RAW Studio par sevi saka, divi mīlnieki, Terēze un Roberts, kopīgi aizraušanos pārvērt radošā spēkā. Tas, kas sākās kā idejas ar diviem cilvēkiem, izauga par zīmolu, kurā rotaslietas ne tikai izgatavo, bet arī uztver kā valkājamu mākslu. Katrs RAW Studio darbs ir vairāk nekā rotaslieta. Tas ir paziņojums, stāstu fragments un simbols, kas radīts, lai paliktu. Tieši tādēļ šodien viesojamies pie rotu veidotājiem un raudzīsim, kā tad sokas ģimenes biznesa veidotājiem. RAW Studio tika dibināta 2020. gadā, un Terēze skaidro, ka viņas un Roberta gadiem uzkrātās individuālās prasmes, darba pieredze, estētiskais redzējums vienā brīdī kļuva par vienu kopumu, un tās ir rotas. Tas noteikti varēja būt mēbeles vai jebkas cits, uz ko mums tajā brīdī būtu bijusi vēlēšanās koncentrēt savu enerģiju, savu uzmanību. Un, ja tā poētiskāk, tad rota ir ļoti intīms priekšmets. Tā ir kā otrā āda blakus mūsu esošajai ādai. Un, manuprāt, cilvēks un rota ir viens veselums. RAW Studio ir uzskatāms par augstas klases zīmolu, kurā lielu lomu spēlē Roberta gadu laikā izkoptās juveliera prasmes, un līdz ar to, kurš katrs to nevarēs darīt. Kā norāda uzņēmuma dibinātāji, rotaslietu bizness un rotas šobrīd ir milzīga aktualitāte, kur konkurence veido dažādas platformas. Par konkurentiem atkarīgs, ko cilvēks uzskata par konkurentiem. Rotas šobrīd ir pieprasītas diezgan daudz, un ir atkarīgs no tā, kurā to segmentā sevi noliec. Piemēram, mūsu meita arī var būt rotu mākslinieca, kura uztaisa no papīra vai skoča vai plastilīna rotu. Un tad ir jāsaprot, kurā segmentā tu esi un ko tu uzskati par saviem konkurentiem. Viņi ir, bet mēs par viņiem nesatraucamies. Būtisku atbalstu uzņēmumu izaugsmei sniedzis arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda mazo un vidējo uzņēmumu programmas inkubātora apakšprojekta. Tā kā ģimenes uzņēmumam tik lielā mērogā nav bijusi pieredze uzņēmējdarbībā, Lijā ir palīdzējis kā ar mentoriem, tā ar uzņēmumu strukturēšanu, fokus uz pareizajām lietām, domāšanu ilgtermiņā, tā arī ar dažādām apmācībām. Uzņēmēji atzīst, ka pašiem ir jāgrib, jāiet, jādara, jājautā un jāspiež sevi. Tad arī būs pretimnākšana. Ir skaidri, manuprāt, pašam jādefinē savas vēlmes, savas nepieciešamības, savu mērķi un pašam jāiet šo rezultātu. Tikai tad Lijā vai biznesa inkubātors var palīdzēt, ja ir skaidra vīzija pašam par saviem gājieniem, ko veikt un kā strādāt ar zelta karotīti, gan neviens neliek neko mutē. Ne tikai Lijā vai kādas Eiropas atbalstī, vienmēr jābūt skaidram, ko tu pats vēlies, lai arī kādam citam kaut ko tā kā lūgtu, vai padomu, vai ieteikumus. Tev pašam jāzina, kas tu esi un ko tu gribi darīt un ko tu gribi sasniegt. Un tad tikai kāds tev spēs atbalstīt vai palīdzēt. Uzņēmēji atzīst, ka darbs ir ar izaicinājumiem pilns, taču apņēmība ir liela. Pēc 10 gadiem, kā Terēze, tā Roberts RAW Studio redz starptautiskā mērogā, taču saglabājot savā sošo identitāti, nebaidoties no lielās pasaules elpas un plašumiem.